Kokapstrādes uzņēmuma Kurzemes finieres teritorija šobrīd ir slēgta, tā tiek apsargāta, durvis uz biroju un ražošanas telpām ir aizblombētas. Uzņēmums bijis finanšu institūcijas Altuma klients, bet savas finansiālās saistības vairs nesot pildījis. Tā kā bija apstājusies arī ražošana, tad Altuma šo objektu ir pārņēmis savā valdījumā. Sijā Kurzemes finierim ir ierosināts maksātnespējas process. 14 dienu laikā saskaņā ar normatīviem aktiem tiks pieņemts lēmums par maksātnespējas procesu vai nu pasludināšanu, vai nu nepasludināšanu. Ja? Un, ja tiks pasludināts maksātnespējas process, tad jau visi jautājumi būs jākārto ar administrātoru. Aptuveni 100 darbinieku, kas šeit strādā, ir neapskaužamā situācijā. Algu viņi nav saņēmuši jau no augusta, visu laiku ticējuši solījumam, ka situācija uzlabosies. Šobrīd viņi pat nevar izbeigt darba attiecības, lai saņemtu bezdarbnieku pabalsta, jo nav kam iesniegt iesniegumu. Lai kaut kā uzlabotu situāciju, strādnieki vērsušies pēc palīdzības Kuldīgas novada domē. Kurš var kaut kādu darbiņu sameklēt, tas jau strādā, bet pārsvarā jau es runāšu par sievietēm, jo viņiem grūtāk ir darba. Māmiņas ar bērniem un vientuļās māmiņas ir mums arī grūti, ļoti grūti ir. Jo man 3. grupas invalīdam grūtāk ir atrast darbu, tas ar to darbu ir apmierināts. Tas 3 nedēļas nostrādāja. Un alga nebija. Kuldīgas novada doma lēma uz darbiniekiem piešķirt vienreizēju pabalstu 320 eiro apmērā, tāpat līdz jaunajam gadam nodrošināt bērndārza un skolas vecuma bērnus ar bezmaksas ēdināšanu. Cilvēkiem ir jāizņem izziņa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, lai mēs redzētu, ka viņš ir darbņēmējs, ka viņam ir darba attiecības ar Kuldīgas finieri. Un otra lieta jāuzraksta iesniegums, kurā viņš arī apliecina, ka viņam nav uzkrājums skaidrs vai bezskaidrs naudas, norāda savu kontu numuru, mēs pārbaudam datu bāzē datus, un izmaksāsim naudiņu pēc iespējas ātrāk. Kurzemes finieres saplākšņu ražošanu sācis 2008. gada nogalē. 2 reizes tas saņēmis dienas biznesa un Lūrsofta gada balvu Gazele, kā straujāk augošais uzņēmums, un bijis arī labākais pēc darbinieku skaita pieauguma. Kā radusies šāda situācija, uzņēmuma vadība pašlaik neskaidro. Faktori ir ļoti daudz faktori. Es šobrīd negrību to publiski runāt, vienādi beidz, ka es publiski par to teikšu, saka, viss beigsies, tad es noteikti publiski teikšu. Šobrīd notiek sarunas ar potenciāliem investoriem, lai uzņēmums varētu atsākt darbu. Ieva Benefelda, Lans Perševics, Skrundas televīzija.